Sveiks, Runā TV skatītāji! Šī ir mūsu šī gada pēdējā epizode. Ar jums šodien kopā Mārtiņš Raivis. Un Runā TV komanda. Kas tā tur labs aiz muguras? Puse no eglītes. Un man ir galiņš eglītei. Aha, mēģinām salikt? Mēģinām salikt. Šodien raidījumā jūs redzēsiet Labdarības tirdziņu. Kā lēti un izdevīgi ceļot. Un arī nedēļas studenti. Kā man patīk Ziemassvētki. Jā, man arī. Klausies, ko tu darīsi pēc svētkiem? Nezinu, es tik tālu vēl nedomāju. Nu, tad tev noteikti vajag noskatīties mūsu nākamo sižetu, kurā mēs pajautājam studentiem, ko viņi darīs janvārī. Kā tu sagaidīsi Ziemassvētkus? Es pagaidām nezinu, es domāju, ka mājās. Ziemassvētkus sagaidīšu mājās, pie kamīna, iespējams. Celebrate with family and then go hunting in Germany. Patiesībā es jau pavadīju. Mums ir 2 Ziemassvētki šogad. Ar ģimeni mājās nekāda īpaši tāda noslēguma nav. Un kā tu sagaidīsi jauno gadu? Tas sākam ir jāsagaida jaunais gads, jo kā tuvojās pasaules gals. Un vēl nevar zināt, vai būs jaunais gads vai nebūs viņš. Vairāk ielties divi. I'm actually going to an island. It's in the northern part of Germany. Es nezinu, man pateica, ka man kaut kur ir jābūt. Ko tu darīsi janvārī? Jūs tiešām gribat zināt, ko es darīšu janvārī? Kā tu Rakstīšu eksāmenus. Rakstīšu kursa darbu. Cerēsim, ka rakstīšu līdz galam. Studying for the exams. Es pieņemu, ka es gulēšu. Kas nav darīts. Vai tu sagaidi kaut kādas pārmaiņas pēc jaunā gada? Iespējami pasaules galu. Mācībās visā ziņā. Jaunais gads arī jāsāk kaut ko darīt. Tā nopietnāk. Kā tev tava vislielākā vēlēšana jaunajā gadā? Nu, es taču nevaru to pateikt. Tad neizpildīšu. Nokārtot visu parādus un pabeigt sekmīgi, pat labi augstskolu pirmo semestri. And we'll survive this year, actually. Ko tu novēlētu mūsu skatītājiem? Skatītājiem. Es nezinu, droši vien to pašu. Pabeigt labi pirmo kursu, jo tas pašlaik izstrādes ļoti. Lai piebildās visu, ko jūs vēlaties. Es visiem novēlu veselību, tas ir galvenais, lai visi būtu veseli un laimīgi. Raivi, ar ko tev asociējas Ziemassvētki? Nu, pirmkārt ar eglītes greznošanu. Un tad jau ar dāvanu iegādi, saiņošanu, piparkūku cepšanu. Nu, protams, ar dāvināšanas prieku, Nu, jā. labestību un saticību. Strauji tuvojas Ziemassvētki, un pavisam drīz, 20. decembrī, Rīgas Stradiņu universitātē būs labdarības tirdziņš. Runā TV devās pie kādas tirdziņa dalībnieces vārdā Ailija Horna Butkeviča, kas starp citu ir arī pasniedzēja mūsu universitātē. Jautājām viņai, ko viņa gatavo un kā pie šīs nodarbes nonākusi. Tās ir dažādas rotas, gan auskara, gan kaklarotas, rokas sprātas. Ir arī grāmatzīmes un vīna glāžu rotas un dažādas citas jaukas lietas, arī gredzeni un piesprauds un tā. Tā kā tas nav pirmais tirdziņš, tad tas nav ļoti sarežģīti, jo jau ir tāds atstrādāts lietas, kas ir jāpaņem līdzi un kam ir noteikti jābūt un ko var atstāt mājās. Tā kā tas nav ļoti sarežģīti. Tas ir brīvais laiks. Un tā kā es dienas laikā daudz runāju, tad man vakarā gribas kaut ko klusiņām padarīt un nerunāt. Un tad šīs ir tās lietas, tāda rokdarbi, ar ko var nodarboties vienatnē, klusumā un varbūt kaut ko pārdomāt. Jautājām Ailī, ar ko viņai pašai saistās Ziemassvētku laiks un kādēļ viņa piedalās šādos tirdziņos? Ziemassvētki ar baltu sniegu, ar Kristus bērniņu piedzimšanu, ar dāvanām, protams. Vienmēr ir jauki satikt savus klientus, jo citādi internetu veikals mazliet tāds bezpersonisks. Cilvēks nopērk un es nezinu, kāds viņš izskatās. Savukārt, satiekoties tirdziņā, tas vienmēr ir jauki. Kad viņi nāk un stāsta varbūt par iepriekš pirktajām rotām un grib piemeklēt vēl kaut ko un tā. Protams, ka tas ir arī tāds vēl papildus ienākuma avots šādā veidā.
Nu, un labdarības tirdziņi vienmēr ir jauki ar to, ka mēs zinām, kam mēs ziedosim, ja, daļu no ienākumiem. Šoreiz tirdziņa ienākumi tiks ziedot Latvijas ordeņa kavalieriem. Tirdziņā varēsiet iegādāties šīs un vēl daudz citas lietas, tāpēc aicinām jūs pievienoties svētku sajūtas veidošanā. Madara Tampe, Tomas Tomševits, Runā TV. Ants, esot bijusi Barcelonā. Jā? Un ir reiz tikai par 50 latiem uz turien tikus un atpakaļ. Es arī gribu. Nu, es arī domāju, ka uz Ziemassvētkiem varbūt es varētu pa kādu 2 aizšāt līdz Valkai. Bet viņiem atkal tur tā ar to Ziemassvētku sajūtu varētu būt čābīgi, ne? Nu, paskatīsimies. Skatāmies. Šis stāsts ir par to, kā es ar saviem draugiem pagarinājām rudeni Barcelonā. Pavadījām tur 7 brīnišķīgas dienas studentiem visnepiemērotākajā atvaļinājuma paņemšanas periodā, noslēguma darba nodošanas laikā. Bet galvenais, ko vēlos pastāstīt jums, ir, kā students var labi un lēti ceļot. Kas tavuprāt ir 3 priekšnoteikumi, lai students varētu labi un lēti ceļot? Draugi ārzemēs. Izpalīdzīga mamma. Un apņēmīga kompānija ceļojuma īstenošanā, jo pašam nepietiek iniciatīvas. Draugi ārzemēs principā ir galvenais priekšnosacījums tam, lai ceļošana sanāktu vismaz lēta, ja ne arī laba. Laicīgi izplānojot un saliekot galvas, rokas un dators kopā, var atrast lidmašīnas biļetes par 50 latiem turp un atpakaļ. Pēc pāris mēnešiem šis rops budžetā jau ir aizmirsies un var sākt krāt pārējiem izdevumiem. Ja ceļojums liekas uzreiz tā kā īkuls, ritīgi daudz naudu, tad tā noteikti nav. Šis ceļojums mums to pierādīja. Mēs dzīvojam vairāk kā 6 cilvēki, tad mēs katru dienu katrs taisam brokastis. Katru dienu viens cilvēks, un tas jau tā kā ietaupa naudu daudz. Vakariņas mēs arī vairāk vai mazāk gatavojam mājās un kopā. Ne jau tikai tāpēc, lai ietaupītu naudu, bet tā kopā būšana. 7 dienas ir ideālais laika daudzums, kas nepieciešams, lai katra vēlmes tiktu apmierinātas. Svarīgo kultūras pieminekļu apskati, iepirkšanās, vietējo dzērienu pagaršošanu un tradicionālo ēdienu baudīšanu, sauļošanās, draudzēšanās, atpūšanās, priecāšanās un vienkārši smaidīšanu. Forši izklaide un pilnīgi par velti ir tā sauktais geocachings. Tas nozīmē, ka visapkārt pasaulē visdažādākajās vietās pēc koordinātām ir paslēpta lādīte, kur jāatrod un tajā jāatstāj kāds talismans. Arī mēs vienu no saviem atradumiem Jelgavā aizvedām uz Barcelonu, lai ceļot tālāk. Taču Barcelona ir ne tikai kabatas zagļu un skateboardu pilsēta, bet tajā iespējams satikt arī māksliniekus ik uz stūra. Šis konkrētais neskopojās ar savu uzmanību mums un izklaidēja arī citus kalnu apmeklētājus. Jāgrib tikai pastaigāties un pacietīgi sēdēt un baudīt sauli, atmosfēru, kas ir par velti. Tad, kā šajā gadījumā, kāds cits mākslinieks iemūžinās karikatūrā mūsu idili Gaudī parkā. Saules baudīšana vispār ir laba lieta. Vislabāk to darīt parkā. Ārzemēs tādu ir daudz un sakopti. Arī šādi brīži paliek kā jaukas atmiņas, plus iekrāsies Karmas pluspunkti par baložu pabarošanu. Stāsts par Karmas pluspunktiem un parku aizved pie parka muzikanta, kuram nevajag žēlot kādu eiro centu par brīnišķīgu fonu mūziku. Arī viņš taču ir students. Savukārt mūzika aizved pie vēl kādas idejas labai atpūtai. Varētu domāt, ka aizbraukt uz ārzemēm un spēlēt tur Guitar Hero nav tā labākā doma. Bet 7 dienu laikā gadās arī pa kādam vakaram, kad iet ārā ballēties īsti negribās. Mums atkal paveicās. Uztrenējām pirkstu muskuļus un sajūtāmies kā rokstāri uz vienu vakaru. Bet tikpat labi var spēlēt jebkādas citas spēles, piemēram, kārtas, ričuraču, mēmošavu, paslēpes tumsā un tā tālāk. Es esmu ļoti daudz cilvēku satikusi pats ceļojot un var atļauties un visi ceļo un kaut kādā veidā to izdara un atrod iespējas, kā to lēti izdarīt. Nauda noteikti nav šķērslis. Lai nu kā tās dienas būtu pagājušas, mums visiem būs ko atcerēties. Bet tas, kas ir jāatceras tev, lai arī tu varētu ar citiem dalīties ceļojuma stāstos, ir draugi ārzemēs, laicīgi sameklētas lētas avio biļetes un cita veida plānošanas darbi, līdz braukšanai nesastrīdēties ar ceļojuma biedriem, ņemt līdzi fotoaparātu un ideālā gadījumā arī kameru, pirms ceļojuma noteikti katras dienas tērēšanas maksimumu,
ietaupīt sabiedrisko transportu un glaunām ēdienreizēm restorānos, spēlēt spēles, smaidīt un nebojāt citiem garastāvokļa ar čīkstēšanu un pats galvenais – atgriezties mājās. Galvenais vajag saņemties un rīkoties un tiešām nopirkt tās biļetes un vispār par ko neuztraukties, vienkārši ņemt un braukt un iet un darīt, un tad arī viss būs. Un vispār es iesaku visiem būt foršiem. Cik pacelājošs nobeigums. Jā, jo daļa no būšanas foršiem ir ceļot, un daļa no ceļošanas ir būt foršiem. Kāpēc? Labi, paldies. Kā tu domā, man ārzemēs varētu patikt labāk nekā šeit? Es domāju, ka nē. Tu ātri vien atbraukt atpakaļ uz Latviju. Tāpat kā mūsu nedēļas studente. Studente? Edītei Millerei ir 26 gadi, un Rīgas Stradiņu universitātē viņa studē starptautisko reklāmu un mārketingu. Pēc vidusskolas Edīte izvēlējās studēt medicīnu, taču pēc gada atskārta, ka savu nākotni ar to saistīt viņa nevēlas. Dzīvē iestājās apjukums, un Edīte nolēma uz pusgadu doties uz Angliju strādāt. Pusgada vietā Edīte Anglijā pavadīja 4 gadus, pēc kuriem saprata, ka ģimenei un draugiem Latvijā dzīve ritējusi uz priekšu, bet viņas dzīvē nekas nav mainījies. Es sapratu, ka laiks tagad atgriezties mājās. Liels grūdienis bija tas, ka es sapratu, ka man ir 25 gadi un man nav man tikai vidējā izglītība, nebija beigta augstākā. Pagājušajā gadā mans jaunākais brālis beidza augstskolu, un es sapratu, ka man arī to vajag. Kā jau bija nolēmusi, gadu pēc tam Edīte atgriezās mājās. No sākuma bija kā bija, jo es tiku kritizēta par to, ka es atgriezusies, ka man vajadzēja tur mācīties, bet man stingri nostāja bija tā, ka ir jābrauc mājās, ka šeit būs labāka izglītība, ka es beidzot būšu pie vietas. Nebija īpaši viegli sākt no jauna, ja godīgi, jo es sāku no nulles, tāpat kā es atbraucu uz Angliju, es sāku no nulles, to, ka man vajadzēja atrast savu vietu, to, ka visi ir mainījušies 4 gadu laikā, bet man tas ir izdevies. Kursā Edīte ir vecākā, taču atzīst, ka ikdienā to nemaz nemanot. Viņa jūtas vairāk pieredzējusi nekā citu kursa biedri, jo reiz jau ir bijusi students. Grūtākais bija pierast pie mācīšanās procesa, kas Anglijā pavadīto gadu dēļ bija aizmirsts. Kurā gadījumā viņi palīdz man, un es cenšos palīdzēt viņiem. Bija gan grūti atsākt tieši no mācībām, jo es nebiju mācījusies 5 gadus, un kamēr tu iet rutīnā iekšā, ka tev ir jāmācās, ka tev jāstrādā un ir daudz jādomā, bet tagad jau viss ir kārtībā. No sākuma mēs domājam, ka Edīte ir tikpat veca, cik mēs. Tad Edīte vienu mīļu dienu pateica, cik viņai gadu, visiem bija, nevar būt! Bet principā viņa tāda pat kā mēs. Edīte vienmēr zina, kas ir uzdots. Viņa vienmēr zina, kur notiek. Tad, ja kāds nezina, tad var zvanīt Edītei. Viņa vienmēr pateiks, kur kas notiek. Es to izmantoju bieži. Edīte diezgan centīga. Viņa līdz vēliem vakariem parasti mācās vai pilda kopsavilkumus vai vēl kaut ko. Pēdējā laikā sākus arī balēties beidzot. Pozitīvi. Nav aizmirsusi jaunību. Edīte, mūsu glābējs zvans. Es gribēju iegūt izglītību no Stradiņu universitātes, un es labi zinu to, ka te nav nekāda jokošanās, te ir tiešām mācīšanās, kā es pārbaudīju, un es esmu ļoti apmierināta par to. Jautājām Edītei, vai viņa nenožēlo to, ka atbrauc atpakaļ uz Latviju? Nemirkli. To es varu pilnīgi atgalvot, ka nemirklis nenožēloju. Vajadzēja atbraukt ātrāk. Gita Deniškāna un Tomas Tomševits, Runā TV. Mūsu 7. epizode ir galā. Ar jums šodien kopā bija Mārtiņš un Raivis. Un, protams, Runā TV komanda. Neaizmirstiet mums sekot Twitterī, Facebookā, kā arī apskatiet mūsu blogu. Šoreiz Stradiņš nerunās, bet gan runās mūsu pasniedzēji. Priecīgus, siltus, jaukus, mīļus, gaišus, Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Atā! Čau! Labdien, dārgie studenti un kolēģi! Sveicu jūs gaidāmajos Ziemassvētkos un nākamajā 2013. gadā. Lai izdodas jūsu visas ieceres un novēlu jums labi atpūsties, bet ne pārāk daudz, jo tepat jau 13. gada sākumā jāatgriežas ierīdā. Gaišu un ticības, cerības un pozitīvu emociju iestrāvotu skatu uz ikvienu lietu, kas ir jums apkārt, jūsu ģimenē, jūsu draugu lokā un sabiedrībā un valstī kopumā.
Es nākamajā gadā un vispār visos citos gados jums visiem un arī sev novēlu nepārstāt sapņot, bet tā ļoti reāli, jo viss, ko mēs redzam apkārt, ir tikai tāpēc, ka kāds ir iedomājies, hei, ja nu mēs to izdarām. Tā kā negaidiet, ka kāds kaut ko atrisinās, negaidiet, ka kaut kas pats no sevis notiks, ķerieties klāt un nenododiet savus sapņus. Ko Ziemassvētkos var novēlēt, lai patīkam cilvēku apkārt, lai tiešām izbauda to Ziemassvētku mieru, prieks un to stresu noņemat, kas noteikti ir studijās, un lai tad varat arī labi izbaudīt visu nākošo gadu, lai arī veicās studijās tālāk. Lai darbi nevis vārdi ir tie, kas liecina par patiesību. Tāds ir mūsu novēlējums. Rīgas Stradiņu universitātes studentu saimei vēlu klusu adventa laiku, klusus mierīgus Ziemassvētkus, labas atzīmes un ļoti labu veselību. Lai jums veicas! Lai viss izdodas, kas ieplānots, tā skaitā ar eksāmeniem un ieskaitām. Arī ar parādiem. Cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedra sveicos jaunajā gadā un novēlu, lai jums pietiek laika visam. Pietiek laika personīgai dzīvei, pietiek laika mācībām, veselības uzturēšanai un pietiek laika, ko pavadīt kopā ar draugiem. Sveicu visus Stradiņu universitātes studentus svētkos, priecīgus un baltus Ziemassvētkus, īpaši sveiciens farmācijas fakultātes studentiem. Novēlu nākamajā gadā izvirzīt jaunus, skaistus mērķus un novēlu arī gribēšanu un varēšanu, lai šos mērķus īstenotu. Lai jums būtu noteikti veselība, jums un jūsu tuviniekiem, tuvākiem cilvēkiem, vecākiem, brāļiem, māsām, bez šaubām vecvecākiem, jūsu biedriem un tam līdzīgi. Paldies! Es jums visiem Ziemassvētkos un jaunajā gadā novēlu aizmirst par visiem skolas darbiem, par visu stresu, par visiem trakumiem, kas kādam mums varbūt piemeklēja pirms brīvlaika. Es novēlu visiem aiziet vismaz uz vienu balli. Es novēlu visiem būt siltumā, un pat tad, ja jūs esat ārā augstumā, saģērties silti, vilnas zeķēs un cimdiņos un tā tālāk. Noteikti brīvlaikā ēdiet daudz saldums un nejūtaties par to slikti. Un vispār nemācaties, jo jūs mācaties visu gadu. Un jaunajā gadā obligāti bučojieties, riktīgi daudz bučojieties jaunajā gadā. Tad arī nākošais gads tāpat paies, un kuram nepatīk bučoties. Un jā, vispār priecīgs Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!